Nu, čau, čau, mani mīļie, 8. decembrī. Sen neesam runājuši kopš vakardienas. Nu, un ja jau es pie jums iznāku šādā tempā, tad ir skaidrs, ka kaut kas pa diennakti vai pat mazāk ir noticis. Nu, un gribu ar jums padalīties. Tātad vakar mēs skatījāmies kartes, un ja no paša ne paša rīta, jā, bet rīta pusē vēl bija 50 kaut kādas zemestrīces, tad tajā brīdī, kad es jau jums stāstīju un rādīju online šo karti, jau bija 150. Nu, un dažas stundas vēlāk, 164. Nu, un kā jūs redzat, lielākā daļa joprojām ir Aļaska. Nu, un vēl dažas stundas vēlāk jau bija 179. Tas ir pēc kartes. Nē, tas ir vakar 6 Latvijas laiks. Jā. Nu, tad šorīt no rīta es pamodos, nu, un mani abi grafiki, protams, atkal ir krāšņi. Šumana frekvences mums neko nerāda vai neuzrāda. Tur augstākais ir vakar 11 herci. KP indeks. Nu, tādu bildīti es redzēju jau gandrīz vakarā. No jauna ņēmu atjaunot lapu, lai redzētu, ko viņš rāda šodien. Šodien viņš rāda joprojām vakardienu. Nu, šis grafiks ir pagājis uz priekšu šodienā. Un redziet, ko te mums sola jau uz rītdienu. Nu, skatīsimies, kas notiek online, ko mums rāda. Bet tas, par ko es jums gribēju šodien tik ātri pastāstīt, ne tikai par šo draudošo KP indeksu, ja? Bet par saulīti. Atvēru saules grafiku un neticēju savām acīm. X, M, gandrīz M, tas ir C, tur 9 kaut kas, nezinu. Vēl nebija izlikti dati no rīta, kad es skatījos. Nu, un tad jau man bija skaidrs, ka man jums ir jāsāk stāstīt. Tātad, draugi mīļie, vienā dienā dažu stundu laikā, nu, šādi 4 milzīgi uzliesmojumi uz saulītes. Nu, mēs atceramies, ka te iepriekšējā pusnaktī, ļoti tuvu pusnaktī, mums bija vēl 2 M līmeņa saules uzliesmojumi. Tātad, nu, praktiski diennakts laikā, turpat jau 6. Un tātad šorīt 8 pēc Maskavas laika uz saules notika X1.1 līmeņa uzliesmojums. Uzliesmojums bija impulsīvs, ilga tikai aptuveni 15 minūtes, un parasti šādi īsi sprādzieni neizraisa plazmas izmešanu. Parasti. Kas ir galvenais trieciena veids pret Zemi, lai gan pirmie no orbītas saņemtie video šķiet rāda materiāla kustību uz augšu no šī te sprādziena epicentra. Un tāpēc ir iespējams, ka daļa saules plazmas nokļuva starpplanētu telpā. Taču iespējamība, ka tā trāpīs Zemei no novērotā leņķa, joprojām ir ļoti niecīga, un notikuma ģeoefektivitāte domājams ir zema. Domājams, ja, visu laiku tādi varbūtības, iespējamības vārdiņi iekšā. Nu, mēs atceramies, ka mums te vēl nesen bija decembra sākumā lielie X līmeņa uzliesmojumi, novembra beigās, un arī teica, ka nu tik šķībi nāk, ka tādā leņķī trāpīt nevar. Un šajā leņķī mums trāpīja 3 uzliesmojumi pēc kārtas. Burtiski tur ir nepilnas diennakts atšķirību laika ziņā, un uz Zemes viņi viens otru praktiski panāca
katrs nākamais bija ātrāks un uz Zemes nonāca praktiski vienlaicīgi. Nu, lūk, vēl vakar es jums rādīju, es atpakāpšos vienu bildīti atpakaļ. Vēl vakar es jums rādīju, ka šie divi saules uzliesmojumi, kas bija šeit, uz Zemes varētu nonākt rītdien. Un tur arī šīs te prognozes, ka rīta varētu būt kaut kas vairāk. Nu, un pati saulīte, ko mums dara pati saulīte? Skatāmies šo skaisto. Nu, tas ir tas, kas uzliesmo un īsti nevar saprast, vai tur kaut kādi izmeši parādās vai neparādās, bet saulīte smuki strādā. Un šķiet, ka saule ir sākusi eksplodēt enerģiju, kas uzkrājusies saules plankumu kompleksos, par ko mēs runājām, 4, 2, 9, 4, 6, 8, un šī grupa ir vairākas dienas pavērsta tieši pret Zemi, un ir lielākā šogad, un tās centrālais reģions ir otrais lielākais vairāku gadu laikā. No to es jums stāstīju gan vakardienas ziņās, gan iepriekš par saules aktivitāti. Un ar tik lielu izmēru saules centram potenciāli ir jāpiemīt ļoti lielam enerģijas daudzumam, kas tomēr iepriekš nav parādījis nekādas pazīmes, bet iespējams beidzot ir sācis patērēt šo uzkrāto enerģiju. Globāli situācija tādējādi šķiet skaidra, taču, un sākas taču, detaļu ziņā uzliesmojums rada vairāk noslēpumu nekā atbilžu. Sprādziens notika mazākajā no saules plankumu grupām, kas veido visu šo kompleksu, un proti 4, 2, 9, 8 grupā, kuras platība ir tikai 120 vienības. Savukārt pārējie divi reģioni ir attiecīgi 800 un gandrīz 700 vienību platumā. Tādējādi mazākais no reģioniem šorīt atbrīvoja savu enerģiju, un lielie turpina klusēt un uzkrāt enerģiju. Un šeit ir saules sinoptiskā karte no NOAA. Tā ir īpaša aģentūra, kas atbild par saules novērojumiem, plankumiem un tā tālāk. Un šobrīd galvenā praktiskā interese ir jautājums par to, vai plazmas izmešana patiešām notika un uz kurien tā virzās. Un paralēli mēģināsim saprast, vai notiekošajā ir kāda loģika. Es mēģināšu šo karti jums šodien parādīt arī online, jo tā kvalitāte ir tieši tāda, kāda ir, un labāk es dabūt nevaru. Un visā šajā lielajā kartē sinoptiskajā, ko šī te no aģentūra katru rītu sastāda vēl pirms kaut kādi saules notikumi ir radušies, nākamajā bildītē es rādīšu šo te daļiņu. Šie ir šie 3 aktīvie reģioni, par ko mēs visu laiku runājam. 4, 2, 9, 4, 6, 8. Un lai nešķistu, ka mēs esam vienīgie, kas nesaprot saules fiziku, NOAA pasaulē vadošā aģentūra, un jo īpaši atbildīgā par numuru piešķiršanu aktīvajiem saules reģioniem, jau pirms notikuma savā rīta sinoptiskajā kartē šodienai noteica šādas X uzliesmojumu vērtības. 9, 6, 5%, 9, 4, 10% un 9, 8, 1%. Un nostrādāja 1%
varbūtība. Arī tā gadās. Un šeit ir vēl viena filmiņa, tas ir mazliet arī no šīs nakts uzliesmojumiem, bet ne gluži tas. Viņš ir nosaukts par Melnā saule. Un te iznāk vesela kaudze ar kaut kādu melnu masu. Un skaists un rets melns uzliesmojums notika vakar pusnaktī pēc Maskavas laika. Saules sprādziens saplosīja un izkliedēja blīvas, augstas ūdeņraža gāzes mākoņus pāri saules diskam aptuveni 1 000 000 kilometru radiusā. Tumšais, vēli kvēlojošais augstais materiāls, kas bija redzams uz spožā diska fona, vairākas stundas radīja satriecošu ilūziju. Vai nu spocīgi melna liesma, kas dejo atmosfērā, vai noslēpumaina tumša migla, kas vairākas stundas apņēma trešo daļu no saules diska. Un kā jau spociņam pienākas, līdz rītam melnais mākonis bija pilnībā izkusis, augstā plazma bija daļēji izklīdusi un lielākā daļa vienkārši bija iztvaikojusi nepanesamā saules karstuma spiediena ietekmē. Nu, lūk, tāda man ir šorīt prezentācija jums par saulīti, atkal galvenokārt, tā ir mums, kā jūs zinat, viens no aktīvākajiem, nevienīgais, bet viens no aktīvākajiem jaunu kodu, jaunu programmu, jaunu signālu devējiem, kas mums nepārtraukti dod jaunu informāciju un nodrošina mūsu ķermeņu maiņu atbilstoši, lai mēs spētu izturēt augstākas vibrācijas un pāriet uz augstāku blīvumu pakāpi. Tas viss mums lielākoties nāk no saulītes. Un tāpēc, pat ja saulīte ir kaut kāds uzliesmojums uz saulītes, tas nenozīmē, ka obligāti šurp ir jāskrien plazmai. Mums nāk informācija, mums nāk programmas, kodi, jauninājumi un tā tālāk. Līdz ar to oficiālie zinātnieki nesaprot, kas notiek, viņi tikai saprot, ka notiek kaut kas, ko viņi nespēja līdz galam pilnībā izskaidrot. Bet mēs zinām, ka viss notiek, saulīte strādā visu mūsu labā. Nu ko, paskatīsimies online, kamēr es vēl atceros. Nu tā, skatīsimies online, pirms tam es varu pateikt, ka man pa nakti kompītis bija restartējies, izslēdzies šorīt no rīta. Tātad slēdzu iekšā, liku visas programmas te vēru vaļā no jauna. Viss bija aizvēries, tā kā arī kompītis jūt, ka notiek kaut kas interesants apkārt vidē, dabā un tā tālāk. Nu, Zooms man atkal nestrādāja kādu brīdi no rīta, tā kā draugi mīļie tehnika jūt, un Zooms tā ir vispār starptautiska programma, un viņi strādā uz globālu mākoņu pakalpojumu risinājumu bāzes, nu, līdz ar to, tas jau ir globāli, tas nav tikai šeit un pie mums. Tā kā viss notiek, procesi notiek. Tā, nekam diži. Vai gan nevar teikt, kāda stunda varētu būt pagājis, kamēr es jums te taisīju visus prezentācijas. Te nu visi salīdzinoši tukši. Nu, te dzeltenie aizskari tādi interesanti.
Viss ir tukšs, sarkani aizskari, vispār sarkanais te ir pazudis. Lielais grafiks arī salīdzinoši tumšs. Nu, un šie grafiki, kā jūs redzat, strādā joprojām šādā režīmā. It kā laiks iet uz priekšu, bet, nu, te progress nekāds. Zāģītis arī salīdzinoši mierīgs, it kā. Nu, šis grafiks arī savā vietā vien brīdi mums te bija liels tukšums un neko nerādīja. Nu tā, saulīte. Nu, jūs jau redzat, kas te notiek. Skatīsimies no sākuma. Nu, man jau pietika, es šos te divus ieraudzījis, jau saprat, ka kaut kas jau notiek. Nu, un kā jūs redzat, te ir viens, bet tas ir nepilns M. Bet, nu, turpat. Nu, tas ir vakardienas vēl. Nu, un tas jau ir šīs nakts brīnumi sastrādātie. Nu, te, to mēs vakar redzējām. Tas nekas jauns nav. Tas, kas vienreiz jau mums bija, KP indeks praktiski rāda 0. Un kad tas bija? Tas bija tad, kad mūsu garīgie zinātnieki teica, ka Zemes viss lauks, matrica vēlreiz tiek pārstartēta. Nu, tā kā pie šiem lielajiem saules uzliesmojumiem brīnumi var notikt visādi. Nu, un te arī ir salīdzinoši mierīgs. Tā. Nu, tātad te vēl ir aizvakardienas, un tad te sākās šodienas 2M līmeņa, X, M un C 8,9. Jā, M2, 4, 2, 0, X 1,1, M 1,8 un C. Tā tad varam uzskatīt, draugi mīļie, ka te ir atkal mums ļoti aktīvi pastrādāts. Saules vējš 7., 8. Nekas jauns nav, tātad te diezgan strauji ātrums atkal krīt, un te jau ir zem 400. Nu, tas ir ļoti, ļoti normāls. Blīvums arī ir ļoti maziņš. Nu, temperatūra ir savā vietā. Ui, te ir tikai pa augšu, te nekas nav pa apakšu. Nu, tā arī bieži negadās. Tā, nu, un KP indeks. Nu, te joprojām ir 7. Te redzat, ko mums sola. Šo bildīti es jums principā rādīju prezentācijā. Nu, un varbūt sācis iet. Varbūt arī iet, vienkārši te rāda nulītes. Tā arī varētu būt, bet tas jau tad ir ilgu laiku, un te jau arī ir 18, 20, tā, 12, ik pa 3 stundām, viens stabiņš ir 3 stundas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, tā tad 3 reiz 6, 18 stundas. Interesanti. Nu, gaidīsim, ko mums stāstīs
Garīgie zinātnieki, gaidīsim jaunas pasaciņas. Tā, nu saulīti, te mēs arī redzam X līmeņa, M. Tā, te nekas jauns nebija, to mēs visu vakar jau redzējām prezentācijā, ko es jums rādīju. Tā, Turcijā M5.1 tiek ziņots. Nu, un šeit šobrīd es gribētu teikt, ka 104 zemestrīces, bišķi mazāk paliek, bet joprojām lielais vairums te ir Aļaska. Nu, bet te ir arī jau citas vietas parādās. Nu, un šeit ir Turcija. Nu, te gar Amerikas krastu arī šis tas interesants parādās. Nu, ko te nekas īpaši jauns mums kopš vakardienas nebūs. Tāpat mēs te 5. redzam. Te ir parādījies viss. Un tie, kas te bija viltus melnie, tie vairs nav. Rekā. Un te arī mēs redzējām, ka ir pār pa 200. Nu, un solītā bildīte. Tātad runa ir par šo te sinoptiskā karte. Runa ir par šiem apgabaliem, kas te ir aktīvie. Tā, nu es varu mēģināt palielināt. Vairāk es nepalielināšu, asāku es nedabūšu. Maksimālo es jums jau parādīju prezentācijā. Tātad šeit bija varbūtība 5, no lielā varbūtība 10, un nostrādāja šis te mazais saules plankums, no kura izcēlās X1.1, kuram tika dota varbūtība 1%. Nu tā, draugi mīļie, tāds ir mans šīs dienas ātrais pārskrējiens, lai jūs zinātu, kas notiek. Aha, pakāpsimies atpakaļ KP indeksu. Te jūs redzat, kas tiek solīts. Nu, un šeit uz 3 dienām. Nu, G3 tur jau praktiski ir. Tā kā šodien vēl nē, bet rītdien jau, draugi mīļie, un pusi vēl no parītdienas, nu, te var būt visādi brīnumi. Ja, tāpēc esiet prātīgi, dariet, bet dariet lēnām, esiet šeit un tagad ar pilnu apziņu, un tad jau viss būs kārtībā. Nu, ko, draugi mīļie, viss notiek, smaids sejā un gaišas domas.